stops jāieskrien veikalā, visu paņemt. Ko es ieraudzīju, kas man te ir atnācis. Veseli 1, 2, 3, 4 absolūti krēsti. Kur tūt ieiesim, paņemsim visu, cerams, ka viss sagatavots. Reku itas krēslas, kur tikko redzējāt kastēs. One of the best no feeder krēsliem, 36. kāja. 1, 2, 3, 6 vietas, ko uzlikt. Rekur arī flagmaniņš ir. Nu, šis ir bišķi dārgāks, 295 eiro. Šis ir 230. Bet ir to vērts. Redzēsiet, cik smuku un ērti sēdēšu. Man pašam ir flagmans pagaidām. Šis nokaušu viņu, tad noteikti ņemšu Prestonu. Bet būs jau noteikti jauni modeļi. Tā, pagaidi, Jarķīt, iedomā tā mājas vien. Ko mēs esam klāt? Jarķīt, sagatavot man visu? Jā, protams. Tāds ir barībiņi, ja? Visu, ko es tev prasīju. Iedomā motelīt. Super. Nu, viss. Davai, slaižos. Davai, paldies. Vo, visi sagatavot smuku reku melnā maisiņā, kas ir miskastē pēc tam vai zīvīm, te jau pastīsimies. Moš, kad zandartu noķersim, tie tu ienākuši. Šo laižam. Kāpēc tāda nedaudz varbūt jūtama steiga, jo šodien mēs brauksim uz Varkaļu kanālu. Varkalī, jūs jau paši zinat, tur to vietu baigi daudz nav. Tāpēc cerēsim, ka vispār būs mums vietiņa. Un šajā ziņā ar to paveiksies. Šo, skrienam, stop. Nu ko? Esam klāt. Gribējām būt tieši šeit. Un arī tikām tieši šeit. Šeit viens džeks spinningo, viņš laipni atļāva man jau sāk kārtoties. Tā kā šodien ir 20. septembris, Varkaļu kanāls. Kāpēc esam šeit? 3 dienas veikalā iepriekš strādājot, un te vairāk cilvēki bija labi pa nakti paķēruši. Brekšeri trāpījušies virs 2. Nu, tāpēc uzreiz reaģējam. Pierīgā, tuvu, nav tālu, un skrienam copēt. Liekam augšā visas šmotkas, tad jau kas ko kā maisīsim. Bišķi maisīsimies savādāk nekā vasarā, jo pa nakti ir kaut kādi 7, 9, 11 grādi, augļu vēsāks, ūdens lēnām sāk dziest. To barību tik super saldu jau vairs nevajag. Bet, jebkurā gadījumā, maisīsim savus barībiņus, tikai savādāk sastāviņu. Nu, un skatīsimies, kā mums veiksies. 3. reizi šogad Varkalītī. 2 reizes, 1 reizi fiasko bija, redzējāt. 2 ar Kasparu mēs tur pākstījāmies, eksperimentu taisījām. Nu, tad šodien panopietno, tā kā vajag. Gaļiņa, tik cik nepieciešams un vispārējais. Plāns šobrīd ir 3 vai 4. Plāns ir makšķerēt līdz rītdienas 6 līdz 9 rītā. Nu, tā jau redzēs kā, jo tā nakts ir diezgan īstenībā pagaris. Tā šorīt pamodos, parēķināju 8 jau krēsla patumš, un līdz 8 rītā vai 6, 10, 12 stundas ir ko ņemties. Un kāpēc es esmu atskrējis tagad? Daļ tās vietas ieņemšanas, jo šodien ir piekdiena, bet īstenībā 1, 2 cilvēki tikai pa visu kanālu šajā pusē uz ezera pusi. Tā kā, nu, īstenībā baigi normāli, ja pa dienu atbrauc, tad, nu, vietas pietiek visiem, kas vēlās. Nu, kas atbrauks pēc darbiņa, diemžēl, skatīsimies. Tā informācija jau aiziet diezgan ātri. Tā kā tā, labi, liriku pie malas. Slienamies augšā, lēnu garu nesteidzoties, jo pa dienu tāpatās tie sīkie visdrīzāk varētu būt aktīvi un tā kārtīgi sagatavosimies. Un tad, lai uz vakaru esam jau uztaisījuši spotu, un lai tai zivtiņa ir kur pienāk. Tā kā aiziet Varkaļu edition pa nopietnām. Tā, rekar ir mūsu 4 kājīts uzticamais. Atcerieties rādījums pagājušreiz Varkalī ar viņu makšķerē. Ziet, kāds smuks garš liels. Tā tad būs šeit tāda pat edition. Tātad šeit būs feeder makšķere. Un šeit mēs iemetīsim uz zandartu. Jo tagad jau arī ir labs zandarta laiks, ne tikai brekša. Kur ir vēl viens ļoti uzticams draugs. Tas ir mikseris. Es atceros bērnību, ka es maisīju ar rokām 5 kg, lai sabarotu iepriekšējā vakarā. Negribējās no rīta iet uz copu. Pamēģiniet, ja jūs jutīsiet atšķirību, vienkārši nesalīdzināt. Nu, protams, jau var atļauties, ja, bet iesaku tiešām. Es te krāmējos. Cik karsts, ja jūs zināt, ir ārā. Tā gribās noģērbties ārprāt. 20. septembris, neesi 25 grādu, mugura slapja, pieres slapja.
Forši perfekti, bet pa nakti noteikti būs riktīga migla pavēs. Tā kā ir savi plusi un mīnusi pie labiem laika apstākļiem vai arī kaut kādiem apstākļiem. Mīlu 21. gadsimtu. Un arī nemīlu, protams, kaut kādos gadījumos, bet copes ziņā, nu pastieties. Fantastiski. Krēsls, galds, liels. Viss kaut ko var novietot. 4 kājītes. Makšķerītes, smuki saliktas, viss. Smirdsomiņa. Op. Smirdīgu sadoku iekšā pēc copes un nekas nesmird. Nu, čuļ mašīnā smird, bet nekas neizlīs nekad un tam līdzīgi. Nu, vienkārši, nu, perfekti, nu. Un smuki varēs sēdēt savā stacijā un dot virsū. Ziet, kas mums te ir? Ēdienkartē. Tātad, kā es teicu, būs nedaudz atšķirības no tā, ko parasti mēs te taisam. Tātad būs viena vaniļa un vēl viena vaniļa. Tātad 2 vaniļas, 1 lielais breksis un 1 biskvīts. Biskvīts ir diezgan salds. Lielais breksis nav tik salds, ir riekstu aromāts, garša un tāds vidējs saldums. Šī ir tāda diezgan neitrāla, ko mēs taisījām rudenim pavasarim, un tātad 2 šitās plus 2 tādas būs ļoti laba versija. Vēl, protams, mēs uz topi nebraucam vairs bez mušu kāpuriem kaltētajiem, 2 pakas uz šiem 4 kilogramiem. Tie bija rupjie, un rekur būs smalkie vēl klāt. Viņi arī dod savu tādu tā kā aromātiņu, kurš arī tā kā nav no saldajiem. Tad kaņepe 1 burka būs, kukurūziņa 1 līdz 3 burkām un nedaudz, es saku, kā teicu, ārā ir karsts ūdens temperatūra, kaut kāda 18 grādi. Iemetīsim dīperi, paskatīsimies, kas ir ar zivīm vispār. Bedrē, virs bedres, uz izējas. Un tā kā ārā ir silts, gluži vēl nevajag taisīt tur tādu pliekanu, koriandrīgu barību vai kaut kādu tur šokolādi, jā, rūgtu un tā tālāk. No negaršīgajām es tā viņas saucu. Šīs ir garšīgās un tie rudens aromāti negaršīgi, es viņas tā saucu. Un nedaudz pieliksim tātad uz 4 kilogramiem tikai trešdaļu. Tikai trešdaļu tā, lai viņš iedod to savu atraktantu un aromātiņu. To pulverīti saldinātāju, ko es jums rādīju, to vēl var bērt līdz paliks vēsāka temperatūra. Man viņa vienkārši nav līdzi. Bet, ko mēs izdarīsim atšķirīgu no vispār iepriekšējām reizēm, mēs šodien barību krāsosim melnā krāsā. Kur ir melna krāsa? Pilnīgi melna, ja? Un mēs viņu šodien nokrāsosim pilnīgi melnu, tāpat kā ir tā grunts, viņa ir melna, tur smirdīga, lai tai zivī, nu tā kā nerastos nekādas aizdomas un nebūtu nekāda atšķirība uz grunts tajā mūsu pleķī, ko mēs taisīsim šodien kā piebarošanas punktu. Tagad tā, aiziet, ņemam savu uzticamo draugu rokās un dodam virsū. Tā, un rekur, kā es jums rādīju to krāsni, redz, viņa tāda dzeltena saulītē vispār super spilgta dzeltena. Ņemam to krāsu un uz tiem 4 kilogramiem. Nu, kas te mums ir? Nu, es neesmu kaut kāds 2 teikarots sanāca, visu vairāk neliksim. Drusni. Man vienmēr gribas vairāk pielikt. Nu, labi. Un tagad sausā veidā, tagad viņu samaisam. Redzat, viņa palika lēka jau. Redzat, vairs tā nespīd saulītē. Nā, vispār kalra. To arī tā vaniļa izdarīja, bet arī tā krāsiņa. Un redzēsiet, kāda viņa paliks, kad mēs liesim ūdeni klāt. Rekur mēs pielējām, samaisam to ūdeni ar sīrupu šurā te. Muka arī ar miksē to var izdarīt.
Un visu lejam klāt. Redzat, melna. Saulīte, kur ir saulīte? Redzat, kāda viņa pākās? Tumša tāda. Riktīgi tumša jau. Un gandrīz vai neatšķirās no grunts. Es pat teiktu, ka varbūt būtu vēl drusciņu to krāsu pieliksim klāt. Nedaudz. Man tieši kā reiz tad... Ai, kas tur man palika? No šitā te. Nu, tagad būs pavisam čotka. Skatieties, redzat? Redzat, kāda viņa palika? Tāda jau pavisam tumša ēnā, redzat, vispār melna tāda. Nu, perfekti. Tūlīt liksim pašās beigās, kā es parasti saku, ja? Pašās beigās būs zaļie čipši, tad, kad jau būs pēdējie mitrinājieni. Un tūlīt ieliksim spainītī mušu kāpurs. Atcerieties, viņi ir jāuzmērcē minūtes 30 vismaz pirms pievienošanas barībā. Smuku tādos trauciņos tas ir izdarāms. Un viss būs ideāli. Labi, taisamies augšā. Bet tā nav nekur jāsteidzās, paldies Dievam, var tā lēnām. Pilnīgi sviedri tek pa pieri. Tāds karstums. Te vēl niedrs šitā ir iekšā, pat neglābi foršā UPF maika. Super, dieniņa jauka. Cerams, ka arī nakstiņa būs izcila. Tas visi smuki nogrima, un pusstundu šādi mēs paturam, pusstundu, un pēc tam barībā iekšā. Un būs viņam ņama. Pasieties, kā uz grunts te viss viņš tā čup. Forši. Miskaste. Rekur mana miskaste. Rekur pārējo veču miskaste. Bļi. Ko daram ar miskasti? Okcopa veikalā ir šāda. Boss. Ritīgi klienti smējās. Boss maisiņa. Mēs viņu tā paņemam. Tādu te. Un sametīsim visu miskasti smuku iekšā. Smuki, viss manas smukās paciņas. Viss smuki iekšā miskastē. Lai nav jāčakarējās. Un paliks tūt redzēsiet kāds. Redzējāt, tad tā mana miskaste bija. Un kas no viņas palika? Perfekti tā, kā daba uztaisīja. Esiet taču. Es neesmu pieauguši starp. Un es parasti ar savu miskastīti daru šādi. Smuku uzkarinu sev uz krēslu. Kaut kādas buņģiņas no kaņeps, kukurūzas un visu sādus mēslus. Smuku metu šeit. Un pēc sopas beigām visu salasu. Un aizved projām. Garš uzglabājumais, lai zivtiņas mums ir dzīves līdz pašam rītam. Ja kaut ko varbūt izdomās, ja paņemt, uzkūpenāt, kaut ko. Viņš gribās svaigi izcelt zivu pareizi. Tam ir domāt 4 metru uzglabājumie tīkli. 3, 4. Tā tad vēl viena štelīte, varbūt pamācība, nezinu, ņemiet vērā, kam interesē, kas nelieto vairāk, tur pat 20 gramiem tas baltos. Tāda reku man no sacensībām palika mušu kāpuru pāri. Šādi, reku ir melni, redzat, miroņi un tam līdzīgi. Nu, tad tagad iet čakarēties pa vienam. Nē. Ir siets, šitāds spainis. Vienkārši ļohkim движением правой рукой. Un te baltie, visi, kas ir dzīvi, izies cauri un mirušie paliks uz sieta. Paņem akurāt sietu, mirušos, lai pārstrādājās un kļūst par pasaules daļu atpakaļ. Un mums būs ideāli, perfekti dzīvi baltie, kurus mēs varēsim tālāk izmantot sopē. Nu, ideāli. Kamēr es te krāmējos augšā, es izdomāju pantiņu. Rudens nāk, motilīts ir lietot jāsāk. Tā arī ir uz rudens pusi.
motelīs kļūst arvien aktuālāks un aktuālāks. Un rekur, mums viņš ir smukiņš. Redzat, hop, pašs labs motelīts. Paņēma pie sevis okcopa veikalā. Tā, tur ir diezgan daudz, tā kā vēl silts ārā mironīši. Viņi ir jācijā. Rekur ir siets šitāds, kārbiņa. Smuki ieliekam iekšā ūdenī un tudamies ap šitā te. Un tādā veidā mēs tiksim vaļā no mirušajām kūniņām, laikam pareizi viņas sauksies. Nu, lūk. Pēc tam mēs paņemsim sietu, smalku, miltu. Tā viņu mēs saucam un noliesim to motelīti. Tas ir ar ūdeni. Jā, ūdens ir daudz vērtāks nekā ārā temperatūra. Arī pa nakti noteikti būs kaut kādi daždesmit grādi. Tas ūdens atdzisīs, bet kamēr ir silts, viņu reizi stundā es mainīšu. Un man tās dzīvie, man tie dzīvie motelīši būs visu laiku dzīvi, aktīvi un gatavi darbam. Jo viennozīmīgi, ja tagad sīkie no sākuma ķersies, tad no motelīša nav jēga, bet pa nakti, kad sāksies, kā saku, vīboni tam breksim, tad motelīts var būt zelta atslēdziņa. Pavisam vienkārši instrumenti un viss notiek. Skatieties, kā viņi tur ņemās. Pagāja 15, 10 pat minūtes. Un motelīši visi ir, kur miruši ir augšā. Smuka šādu paņemam. Ja kaut kāds pelītis tas kraida, kas tik vēl. Šitien viņi nokritam. Redzat šitā te. Re, kur ir dzīvie. Iekšā tusējās smuku, kad virsū ritīgi. Viss, un tūlīt viņus pārliesim mazākā karbiņā, lai tusējās. Un tad, kad mums viņus vajadzēs, mēs viņus liksim lietā. Tātad ziņoju. Gribēju iemest dīperi. Man mačos samirka visas mantas šitajās brīvdienās, un dīpers visu laiku bija mitrumā un strādāja. Nosprāga. Tāpēc atkal es jums par 21. gadsimtu bomba. Mēs tūlīt viņu uzlādēsim un iemetīsim, pastīsimies, kur tad es esmu atmērījies. Kamēr dīpers lādējās, es jau nomērīju distanci, es makšķerēšu 48 metros, aizmetu 70 metros uzreiz no raumu marķieres visu pārsēju, ap 45-47 metri, uzšāvu pa zivi un izvilku ārā gļotas pie marķieres viniņa. Tātad jau breksis tur kaut kur vazājās. Pametu kaut kādu 55-57 metri, dziļumiņš lēnām iet uz leju, arī tur tā kā varētu makšķerēt, bet negribās tik tālu mest. Un ņemot vērā veselo saprātu un loģiku, tātad šeit makšķerē visu laiku gandrīz vai. Un cilvēki pārsvarā met no 30 līdz 45 metriem. Tātad plus mīnus tajā areālā tiek visu laiku barots. Un tad priekš kam to zivi uz 55 vai 60 metriem barināt, ja viņa tusējās ap tiem 45. Tātad es izvēlējos 48 metri šeit. Redzat, kurā vietā es esmu pēc šitiem bērziem. Šitā musara varēsiet pateikt, kur es copēju. Reku augšā mašīna, reku pretī, 1, 2, 3 vietiņa pretī. Tā kā makšķerēju šeit, 48 metri. Reku ir sagatavoti man gardumi, kukurūziņa, āķītim, barošanai, malšanai. Šito te var arī šādi skatāties. Kukurūziņa redzējāt? Čiks. Un tā kukurūziņa būs salda un garšīga, lai jau uz āķi uzlikt. Kārpās tā var darīt ar visu kaut ko, ar visiem šitiem pūšamajiem, lejamajiem, piržamajiem un tā tālāk. Reku visādi pulverīši man ir sagatavot tā. Neliela bļodiņa ar pinkām. Tūlīt iesim viņas noslīcināsim, jo mums arī barībiņa tūlīt tās būs gatava. Tātad noslīcināšu kaut kādu ritīgi normālu, kādu gramu 300-400 pinkas. Tieši pinkas šoreiz, lai viņi ir tādi bišķi mazāki un uz āķa liksim baltos sliekas, lai tā kā tā āsma ir lielāka nekā tas, ar ko mēs barojam. Atkal mūsu jau iemīļotie graudi. Šoreiz šinkofkus neesmu aizmirsis. Šitos malsim tādā vieglākā frakcijā. Redziet, galds atkal 21. gadsimts forši, šitien ir karsts.
Šeit ir ēniņā vēsi. Šito gan var saulītē izlikt, lai viņš žāvējās. Prezīts tāds. Tā. Kas te mums ir? Tolītās. Re, kur liksim klāt. Aha, redzat, jau viņi balti palika. Daudz mīkstāki. Tūlīt liksim šos klāt un bērsim zaļos čipšus. Zaļos čipšus nesmalcināsim, bērsim klāt pat taisno tādi, kādi viņi ir. Jāsmalcina, viņi ir mačos. Šeit parastajā copītē var malkāt. Un pozies kāda disena uzreiz, ne? Mēs viņus piebērsim šidā te. Un tā normāli. Tā divreiz vairāk nekā parasti prasītos. Lai pa nakti tur spīd. Mums kāds zandarts paņems. Zandarts ar mēs starp citu mēģināsim ķert šodien. Šodien būs dubult cope. Ceram uz zandartu. Nu, uz lielisku brekšu lomu. Tātad samaisīsim tūlīt čipšus, noliesim lieko ūdeni ar šitādu sietu, skatieties. Ikejā nopērkams. Bomba! Visus baltos tūlītās es nosijāšu nost no liekā šī tā kā piedevas, kuru veikalā es lieku, lai nesmirt baltie, lai jums ir smaržīgi un garšīgi. Un re, kur šo arī smuki skatāmies. Vienam pašam baigi ērti nav, bet ideja jūs sapratīsiet. Niks atbrauks vēlāk, viņam jāstrādā bišķi šodien vairāk. Nu, lūk, un skatāmies. Hopā! Redzat, cik smuki? Viss paliek iekšā. Un nav jāčakarējās. Hop, hop, hop. Ļaujam, lai notek. Ideāli. Mušinieki sausie žāvēti ir noticējuši un opā. Na, perfekti. Daudz garšīgāk nekā zirņi, no kuriem pūšās vēders. Tas arī starp citu ir labi, bet zirņu vietā mums būs kukurūza, slīcināta pinka un tie graudiņi. Aiziet un ar manu mīļo mikserīti. Viss kārtībā. Es uzskatu, ka riktīgi labs ieteikums tūlīt sekos. Tātad es esmu atmērījies 48 metri, paņemšu dīperi, mērāmos mietiņus un nomierīšu 55 metri, iemetīšu dīperi un pārvilkšu pāri un paskatīšos, kas notiek tur 7 metrus priekšu, 5 uz šeien. Un pasīšos, cik precīzi vai neprecīzi, vai forši vai stulbi es esmu atmērījies. Lūk, es uzliku 54 metri, ieklipsēju un tūlīt iemetīšu, paskatīšos. Ar ko es metu dīperi? Paldies Golden Ketch kompānijai. Mūsu šī vasaras darba rūķis, ko jau jūs esat redzējuši manos daudzos video. Golden Ketch Onyx River Feeders līdz 120 gramu testiņš. Dara visu, ko vien viņam liek. Pieš 4 metri. Ļoh. Pirmo metienu uztaisīju. Kanālā nevienas dzīves dvēseles nav šobrīd pēc dīpera datiem. Toties trauma ir. Jā, kā jau es arī ar marķieru sviniņu izmētāju. Iet tā lēzeni lejā, noteikti tā kancli ir ritīgi gliemežos. Tā tur visi noteikti, kad arī griež. Jā, tā gruntīte ir lēzena, tikai jāizvēlās ir pareizais punktiņš. Šiten ir daudz patīkamāka grunts nekā tajā pusē. Dzīve nav. Pat ne zandartu, ne asaru un ne sīkaļu. Straumi iespējams, ka viss aizpūt. Nu, uz grunts varbūt kāds zandarts reku guļ. I to maziņš. Labi, nāksies pastrādāt. Tas ir forši. Un nekas jau te baigi nemainās tai varkalī. Tā zivtiņa, kā bija jāizbaro, tā viņa arī ir jāizbaro. Jāsagaida, kad viņa atnāks un tas top laiks, viņš vienmēr ir bijis tie 4, 6 no rīta. Nu, tā tad līdz tam brīdim ir
aktīvi jādarbojās, jābaro, jāpārmet reizi 5 minūtēs maksimums, jāuzbarojās, jāpārbarojās, nu, jāstrādā vienmēr. Sakot, ja grib, normāli saķer. Kā mums iestojā, jūs redzēsiet. Pulkstens ir, gandrīz 5. Es ap 3 atbraucu, tā nesteidzīgi ņemoties, un gandrīz 2 stundas es jau tad uzstādos. Bet nu viss barībiņa jau mums ir gatava, pilnīgi gatava, viss jau ir piejaukts klāt. Tūlītās ņemsim mūsu desiņu, sardelīti. 70 grami. Iemetīšu 7 gramu tukšu, pastīšos, vai tā strauma nav pa lielu, vai nestieps prom. Bet, nu, dīpers baigi ātri neskrēja. Tā kā domāju, ka 70 gramu varētu būt ok. Un viss, un sākšu ar viņu baroties. Un es pat domāju, ka es kādu 1 stundu, varbūt 2 ar viņu makšķerēšu, lai uzbarotos pēc iespējas ātrāk tas mūsu punkts. Slinkums man mētā to kosmiski lielo barotāvu, labāk ir, nu tagad šeit jau arī ļoti liels apjoms ir. Rekord šādi. Tie, kas nav redzējuši, redzat kādu sardeli normāli. Un ja arī paliels apjoms ir, citi pat ar mazākām iebarojās. Tā kā sāksim darboties un tad skatīsimies, ko mums nesīs vārka līdz šodien, 20. septembrī. Šito atstāsim, mošu viņu zandartu uztaisīsim. O! Lai turpina strādāt Onyx. Nu, tikko bija pienācis klients, viens no manējiem foršiem. Viņš bija tur makšķerēt. Tagad brauca projām, 5 stundas nomocījies ar šitādiem sīkpiržiem. Tāpēc es laikam nesteigšos pa gaismu baigi ātri sākt makšķerēt vai baroties, lai nav gandrīz vai beztolkā. Tā. Pirmkārt, rekujā es iemetu tās pinkas, noslīcinājām tūlītās, lai viņas te slīkst man. Bet viņam ir vairākas reizes paņēmis to plicīt zandarts. Izdarīsim tā. Pirms mēs sāksim makšķerēt, tagad pirmo makšķeri vispār uz zandartu iemetīsim. Un arī es jums parādīšu to sistēmu, jo daudzi man esat prasījuši, kā es taisu. Es taisu, tūlīt parādīšu. Viņa tiešām ir ļoti efektīva. Sakarā ar dažām niansītēm. Copes produktivitāte, tātad 95% copes ir zivs. Tātad nav ne schodu, ne copes garām, kas ļoti daudziem ir uz to zandartu, tur kaut kādu zvanus liek gaida. Vispār es nelieku neko uz spicīti skatos. Un visu izdarīs pavadiņa, ko es jums tūlīt parādīšu, kas ir tā rezultatīvitātes maksimāli pietuvinājiens sotakam. Tātad, karoči, punkts mums ir izvēlēts, viss mums ir sagatavots, pārslēdzamies uz zandartu copeni. To iemetīsim, nu un tā lēnu garu sāksim baroties. Tā izdarīsim. Tā. Reku man ir Stanley Zander Case. Jauna sērija Stanleys ir izlaita. Zandarta makšķernieka. Tātad 0,3 fluorkarbons. Gribētos teikt tikai un vienīgi šie un šādi izmēra āķi. Un izvēlēsimies kaut kādu svinu. Reku 90 grami smukiņš ir. Tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Tātad. Tas pats Onyx kāds. Mēs pat nepārsiesim karabīni. Tātad, pirmā fīčiņa, ko es daru. Tā, kaut bišķi maisa. Karabīne. Centimetri 15 virs viņas būs cilpiņa. Rekord tātad. Sienam augšā. Parastu cilpiņu. 8 cilpiņu. Vienkārši uz pītās augstu. Rekord, redzat, šādi sanāca. Šādi. Savilksim. Riktīgi. Viss. Uz karabīnes. Liekam elementāru svinu. Viss. Un šeit būs pavada. Bet tā ir tā fīča, ko es jums teicu. Pavada būs 1,50 m gara. 1,50 m līdz pat 1,70 m man auguma. Un tā ir tā fīča, ka zandarts paņem to zivtiņu, iesūc, neko nejūt, sāk iet projām un tikai tad ir copa, bet viņam jau zivtiņa ir šeit un viņš ir jūsējais.
ņemiet to vērā. Tā, skatāmies. Rekuri, šī tāda šļuriku liekam. Lielo 1.0 āķi. No āķis ir izcils. Viņu pat spinīgā citreiz izmantoja. Asube. Šāds āķis. Rīktīgi normāls kaplis. Viņu te jau arī kāds 7, man liekas, Zandar to noķer. Parastā mezglā piesienam. Mezglas mitrinam obligāti. Kārtīgi savelkam un tā tad rekord. Fakts. Tātad klausties. Zinātnisks fakts. Izstiepjot rokas šādi, tas ir jūsu precīzs augums. Pārmērīju pats ar ruļetku, neticēju. Tātad rekord es izstiepu, es esmu 1,70 m ar kaut ko. Es arī šādu pavadu atstāšu rekord, Šī tik garu, redzat? Redzat, cik gara? Rekord. 1,60 m, 1,70 m. Arī parasta cilpa. Obligāti mitrinam. Mums jau večiem patīk. Un vienkārši cilpa. Patīties, čukotu pavada gara. Un nebūs jums vairāk nekādas hodi, copes gara, mazais, lielais un tādā. Visādas muļķības tiek izdomātas pēc tam. Vienkārši vajag efektīvu sistēmu izmantot. Un tad jums būs ko sievai parādīt, nevis tikai šodien neņēma. Viss feature tāda, ka viss šis guļ uz grunts. Un reku pastieties, redzat, cik gara pavada. Hopā. Un te vai nu dzīvu ziltiņu, vai nu beigtu ziltiņu var likt galā. Nu, ar nogrieztu galviņu. Un viss. Un vēl feature šodien, ko es darīšu. Tad man būs 48 metri. Pareizi. Es tur barošu ar barību točku un attiecīgi savāksies sīkās ziltiņas. Sīkās ziltiņas ēd kas? Plēsoņas. Tieši tā. Tātad vēl viens knifiņš. Reku man ir ieklipsēta aukla, ko es metu ar dīperi, tie 54 metri. Pirmkārt, tur ir grunts ļoti forša. Es neaizmetīšu līdz forvāteriem un neraušu visu laiku nost un nebūs zacep un visādi kreņķi. Es visu laiku būšu apkārt točkai, kur stāvēs plēsoņas. Ļoti efektīvi varēšu ķert arī zandartus. Ceru, ka man tas sanāks. Ļoti bieži tā ir sanācis. Tā kā tūlītās noķeršu mailīt un jau pirmo metienu uz plēsoņu uztaisīšu. Mailīt mēs noķersim prosti ar to pašu feederi, tikai uzlikšu tūlīt pavadiņu un aiziet. Nu, uzsēja pavada, rekur viss tā pati sistēma, ar ko makšķirējā feederi, rekur uzsēja pavadiņu, vienkārši noņēma nost barot. Tūlīt liksim virsū pinku. Uzlikšu pinkiņu. Uz tā paša 10. allround. Un aiziet, metam iekšā. Bija jau. Jau bija. Rekord. Hopā. Juhu! Norāva aizpeldēja. Bet viss, redzējāt, strādā, spēle, sistēma strādā. Tā kā ar mušiņu makšķi. Oi, cik tu tev aizliet. Ir. Tā, mailīti ļoti operatīvi noķērām.
Tagad skatāmies. Es viņu likšu dzīvu šoreiz, jo tagad iemetīšu dzīvu. Aiz abām lūpām, tā kā redzat, neļausim spārdīties viņai. Viņai sanāca iespraust iekšā, un viņa būs mums dzīva. Ūdeni metam. Tā, kāpēc dzīvu? Zandarts parasti ir aktīvāks pa nakti, vai ne? Tieši tā. Tāpēc mēs tagad uzliksim dzīvu, lai tā dzīvā zivtiņa rada to aktivitāti un pati viņa tur sisinās. Moš kādu smuku asaru noķersim, moš kādu meženu, moš kādu līdegu, zandartu. Tāpēc pagaidām dzīvu. Pa tumsu, tā redzēs. Pārsvarā jau pa tumsu viņas spainī vienkārši nosprākst un dzīvus nav. Aiziet. Jā, kāpēc dramastiski. Tādu līganu metienu, tādu, lai viņa neaizlido tā mailīt. Nu viss, neko es nekarināšu, ne zvaniņus, neko. Kad dos spicē, tad būs galā. Tā kā darīt baigi jau, nu tagad nav ko. Nāksies man lēnu garu baroties, pareizi. Uz pašu vakaru saķersim te čupu tās mailītes. Bet tagad nāksies barot točku. Galvenais nāksies, jau smieklīgi skan, ne? Cik ir pulkstenis? Nu 5. Nu normāli, tad 2 stundiņas tā kā tā aktīvāk pastrādāšu un būs jau 7, jau tā kā vakara fāze. Vapšie super īstenībā. Aiziet. Liksim virsū barotaviņu un sāksim močīt. Tā. Pašā sākumā tagad līdz tai tumsai es nedošu ne grama, neko no gaļas. Negrieztas liekas, neko. Es došu tikai un vienīgi tagad. Uztaisīšu 20 reizes, nesteidzoties, iemetīšu to barojamo barotavu. Šito te desiņu. 20 barotavus iemetīšu. Un tās būs tā tad ar kukurūzu. Un to viņu šitā te. Tā, lai viņi tā kā nedaudz tur ir. Nu, šitā. Uz grunts tā, lai viņi tā kā nedaudz ir. Un mūsu blenderī sablenderēšu šos graudus. Atcerieties, kādas foršas frakcijas viņi bija. Viņus sablenderēšu kopā ar kukurūzu. Un kukurūzu ir ļoti daudz līdz, bet es baigi mēģināšu nepārspīlēt. Jo tāpatās varbūt, ja tās zivis te ir tā kā, nenāk visu laiku svaigas klāt, viņas arī diezgan paēdušas jau ir. Tāpēc tā diezgan uzmanīgi iesākšu, pa nakti jau tā kā griezīšu viennozīmīgi baltos, spinks jau būs noslīkuši, slieciņa, motlīts mums ir viss pēc kārtas, mums ir kastarīts, tā kā došu iekšā to. Sākam. Nu, liekam iekšā graudus. Vienkārši man leduskapī nostāvē 2 nedēļas vai pusotru, tāpēc pasmažoju, viss ir ideāli, neskatoties to, ka bija paciņu vaļā. Lūk, šitā. Kukurūziņu nedaudz un veselā veidā. Un uz priekšu. Šitā te. Kaņepīte vēl man ir. Kaņepīte ar sadosim. Nu, atcerieties, kāda skaista frakcija sanāca. Perfekt. Šitos ir perfekt. Šitas miksiņš ir vienkārši perfekt. Viņš to izcilu frakciju uztaisa. Izcilu. Kāda man patīk. Vai zivī patīk, to jau redzēsim. Patīk. Moku, jā, riktīgi forši mums tur sanākais. Nu, riktīgi forši. Skatieties. Op. Nu, super. Tūlīt kaņepeli attaisīsim vaļā. Mums grunts būs ideāli, tā kā jābūt. Kaņep. Un līdz no mačiem veseli čupi, tā kā viss mums pietiks jau vajadzēs tā. Redzat? Lāciņš. Čiks miskas te. Un kaņepīti. Aiziet. Tā, šito lieku mēnā. Tu parādīšu, kā smuki sanāca mums tur viss. Nu, skatieties, redzat?
Redz, kā tāda forša frakcija, tāda, to ziltiņu, to. O, kukurūziņu. Tiņ, copa. Ja? Nu. Aiziet, tūlītās tad sāksim rukāt. Ko pulkstens ir bez 4:06, gandrīz stundu, tā lēni, nesteidzīgi esmu barojis. Man tagad foršs orientieris pretī. Redzat, kā es tā šķobos, jo man tieši točka ir pretī saulē. Tātad man orientieris šajā brīdī ir saula. Tā, liekam virsū 10. allroundu, to pašu, ko tikko mēs noķērām mailīti, ne tikko, bet stundu apakaļ. Mailīti kā stāv, tā stāv. Reizi stundā iesaku viņu pārmest. Ja nav copas, pārbaudīt, vai viņa tur dzīva vai kā. Tā. Ko? Pastīsimies, pārbaudīsim no sākuma teoriju, ko teica klients, kurš brauca prom. Uzliksim 5 baltos, jo viņš teica, ka sīkie vienkārši nedod mieru. Nu, tātad tas nozīmē, ka lielo zivju nebija. Nu, pastīsimies, kā būs mums. Ja uzreiz tirinās, dauzīs un tam līdzīgi, tad liksim lielu āķi. Nu, sākam. Liksim lielu āķi. Un kukurūzu 1 vai 2. Tās vismaz varbūt stāvēs tur. Tā kā turpinām likt, kā es jums teicu, graudus. Nu, vispār neko redzēt nevar. Ai, acis apžilpst. Tā kā jāgaida vien būs vakara fāzīta. Reāli viss. Pat caur brillēm acis žilpst. Neskatoties uz labām brillēm. Tā. Nu jā. Jau bija. Jau viss notika jau. Jā. Maziet do virsū. Tā kā nāksies vien izskatās, ka likt lielo āķi vai vispār turpināt barot, ka sīkie jau ir, nav iespējams makšķerēt. Saula galīgi traka. Nu, pāris reizes uztirināja. Nodauzīja, sadauzīja. Reku jau bombija, jā. Rausta jau to makšķeri, jā. Izstās, ka ir virsū mazais peduls. Jā, tā nemazām līdz vakaram nereāli ir makšķerēt. Nu, nereāli pamakšķerēt, norāvās. Nu, un arī saule šobrīd spiež acīs. Tā kā tā, labi. Ko mēs šajā brīdī darīsim? Kas tas bija? Zāles kaut ko sāka nest nāks, nu? Nemaz nav tik traki izdauzīts. Bet, nu, tie bija sīkie, jā, kas tad daubīja. Bet, nu, tagad saule mums ir pa problēmu kļūs. Pusstundi. Kā mierīgi varam turpināt barināt un gaidīt vakar. Mums ir pirmā zīltiņā. Uzminiet, kas tā ir. Tas ir pedulis, plicis.
Paldies Dievam, saule ir aizgājusi aiz kokiem, un es jau esmu uzvilcis jaku. Nu, bija tiešām karš šodien. Re, kur ir ieradies mans kolēģis Niks. Čau! Arī cenšās jau kādu 25. barotavu jau mauc iekšā. 28. Labi. Un tā, šobrīd status. Mazās zivtiņas ir pārstājušas ķerties. Uz auklas ir iznācis pāris reizes gļotiņas ārā. Tas nozīmē, ka brekstāns lēnām jau sāk grozīties. Tā kā, nu, ieejam produktīvajā laikā, kas pēc informācijas, tā kā, pēc informācijas tā tad ir tā, ka Breksis šobrīd ir aktīvs naktī un ļoti agri no rīta. Tā kā, nu, skatīsimies, kā mums būs. Tā kā, beidzot, sīki ir aplusuši. Var normāli pamakšķerēt, 2 stundas es te pākstījos, mailītes paķēru, reku starp citu ikuņus, ir mūsu mazos mailītes. Redzat? Ikuņus tur tusējās. Tātad mailītes zandartiem saķēru. Pastīsimies, ko Niks te ir uzmaisījis garšīgi. Mūsu vaniļa. Bomba. Viņš viltīgo manu pasaules čempionātu piedevu ir uzlicis. Pro River Brīms. Labi. Aha. Un bišķiriņš, jā, Nikam barībiņa bišķi atšķirsies. Tā kā viņam ir 45 metri. Nu, skatīsimies, kā mums te iesjām. Tā kā, ok. Sākam nakts fāzīti. Gaidām pirmo breksi. Uz viena fīdera. Nu jā, uz vienas fīdera kāta mēs liksim šitos laids tikus virsū. Tas būs uz fīdera makšķers, uz mana spiritusiņa. Jo šie ir tādi akurātāki. Jā. Un šajos, nu, netik traki aukli ķerās iekšā. Bet uz zandartu makšķeri, man starp citu viens objīs, tikko izslēdz kameru iepriekš. Un bija uzreizām to 2 ritīgi stiepienu un noplēsa mailinos. Tāpēc, kad dzīvu mailis bija aiz muguriņas aizāķējis, es tur eksperimentēju. Mutē aiz muguras. Tikko iemet, nu, ritīgi to 2 reiz uzstiep, bet noplēs no, nezinu, kas tas bija. Maziņš zandartiņš vai kāds asars vai kas. Bet, nu, nepaņēma tā kā vajag. Tā. Rekord, tātad šis būs uz fīderkāta, jo viņš ir tāds diezgan smūtu, kā saka, ja? Un tāds akurāts, un viņā mazāk aukli ķersies iekšā. Nu, vai tikpat kā vispār neķersies. Uz zandartu makšķers mēs uzliksim LED lampiņu, kura maina krāsa, būs cope, un mēs tā noteikti kaut kādos 3 naktī vai 4 jau tā gulšņāsim jau tā, un skatos no zaļas uz sarkanu samainās. Cope, značit. Fīderi vēl pagaidām klusē. Domāju, ka zivtiņa vēl tikai nāk. Noredziet, un rekur man būs šī tāds te mirgojonis, redzat? Šito te es uzlikšu uz zandarta makšķers. Ja mēs viņu tagad, es centīšos neraustīt, viņš mirgo kaut kādas, redzat, zaļš? Reku zaļš, un reku copa. Hop, uzreiz sarkans. Redzat? Ritīgi labs, ne? Un šitā mēs liksim zandarta makšķeri virsā. Jā, pagaid, šis ne? Nu, labi, nav nekāds kosmos, bet ir mūsu pirmais breksītis. Nu, vai ir kaut kas? Bet ir. Kaut ko bukņi. Sapīt jau bija laba. Gribējās, lai ir lielāks, bet noteikti. Kas tas vispār ir? Samiņš! Tas ir labs, tāpēc man te brīkšļi. Sīkais pēduli sev. Tā likās, ka ir ritīgākā zivs. Tas ir bijis, tas ir mazais ūsainis šitas te, ne? Tā, kur ir mazais? Pastieties, kāds maziņais sosliks. Kostote mums ir. Pirmais puspuņķu tapa. Breksītis tas saucās.
Jā, pat kastas, jā. Tūlīt Nikam būs visa seja pilna ar... Nu, reku arī. Lēnām kaut kas sākās. Pirmā copīte uz zandartu makšķerīti. Oneks strādā. Zivs ir. Gaidam, kas tur būs mums. Izgaidījām copīti, redzējām? Ilgi copēja. Samiņš, kretīnas, kas? Šis jau bišķi cits izlērs. Tāpēc kā zivs. Un te Varkaļu kanālā, kas ķerās. Šitādi te briesmoņi, redzatiem? Mazie suslīki. Kas pa puncīt? Jo, šis ir saēdies mūsu barībiem. Mazais rupacīs. Apā. No. Rekur šitādu mailīdu. Paņēma. Šitais te. Saspēsi kā viņš kūp. Viņš nav pirts. Vai palaidīsim smukiņu apavē. Ne, te smukiņas. Smiltiņā. Es domā, kur braukt. Ierubījās, brauc uz krastu. Varbūt. Mēs tam uzvaram vienu posmu. Un mēs sākam. Tagad. Un mēs sākam. Jā. Nepagāja ne pusotra minūte, mums ir nākošais. Bet arī varētu būt puskilogramīgs. Nav nekāds baigās lielais. Bet ir. Izstās, ka ziltiņa pienākus. Nu, re, pirmais tā teikt bendārs ir. Te kaut kas sapinās. Redzējāt starp citu tikko? Man āķis iepinās iekšā uzturamajā galvā. Ja viņa būtu no auduma, tad es riktīgi ilgi čakarētos ar to āķi. Redzējāt, es viņu tā čiks izkratīju ārā. Un viss ir okei. Tagad copa turpinās. Vēl kas ir interesanti. Ēsmu abi divi paņēma uz divām slieku pusītēm, kopā ar kad ir 6-7 motiļi. Tātad slieka plus motils uz āķa. Tā ir slepena ēsma. Tā, skatāmies. Redzat? Tas, ko es jums teicu. Sekretnā ēsma. Motilis un slieciņa. Un šitā te smuki mēs metam iekšā. Jau 2 metiem pēc kārtas ar zivīm. Tumsā ietīts niks. Mīklā ietīts niks. Niks mīklā. Kā skolā cīsiņš mīklā. Kas tur ir? Maziņās. Puņķu tapa. Bet ir, lēnām nāk, lēnām vācās. Pagaidām man maziņie. Tu vispār taisi makšķeri? Ir. Kārtējais someks vai tā? Nē, sabrat. Un, wow.
Ir cerība uz pirmo zandartu. Vai arī Arī ūsainais 20 piektais. centimetri lielāks samīgs. Nāk kaut kā. Nopietnāk nāk. Acis spīd. Neredzamā. Spīd acis. Spīd acis. Abā. Kas tas mums ir? Nē, es izslēgšu. Izstāst pēc, uz kā viņš paņēma. Siļķi. Wow. Smuks. Izstāst pēc kaut kāda mēriņa. Tūl tās samērīsim. Pasīsimies. Kas mums tur ir? Kas mums te ir? Čik. 47 centimetri. Šitas te zobainais pustītis kaut zobu. Lūrev. Nav apmierināts reāli. Bet viņam vajadzēs papeldēties uzglabājumā. Tagad nā? Pirmais ir. Niks kaut ko velk. Un izklausās, ka varētu būt pirmais brīms. Jā, izskatās pēc labi Brexit. Varētu būt par Brexit, ja? Nu, super. Skaņa efektē. Bez vai ar? Ar. Ar skaņa. Nu, kas ar mums ir? Yes. Nu, smukulīts. Gan niks, gan brekoni. Ēdam, jā. Jā, kāds kilo. 300. Jā, mēram. Dar. Der. Rāvējam tālāk. Zandarti. Brekši visādi mums te ķerās. Normāli. Tomēr barkalītī šodien ir ko darīt. Spolīte tin. Makšķerīte dauzās. Malā kaut kas ir. Aha. Cepam breksis. Čiks! Ai! Pa profesionālo, ja? No. Gribas paņemt smuka, bet viņš sāk svārdīties. Skaistalīts. Ja? Smukiņš. Pa čučuť kaut kas mums te notiekās. Bet lielie prieki vēl priekšā. Bazdiedies, es tieši uzsēju jaunu pavadiņu, un šis ir ierījis. Bija jautājums, ja Breksis ir šitā ierījis, vai viņš izdzīvos. Redzat, es viņu vienkārši neko neraustu, neko nedaru. Nokodu pavadu. Šinī gadījumā viņš izdzīvos. Ja mēs sāksim čakarēt viņu, tur būs čau. Tā bija tāda vilka, tāpēc tā lēnām cēla augšā. Tā, tagad ir jautājums, Krišānam ir Breksis vai ir vēl viens samiņš? Ir samiņš 100 punkts. Paskat. Kā mazais kretīns. Skaidrs. 5. bļāviens, ej. Vai 6. 5. vēl liekas. Domāju, es jūs sajūtu. Bet ne jau kurā gadījumā invāzija ir sākusies. Pūsaino invāzija. Dod apakaļ man to ekstraktoru. Lūdzu. Jā, paldies. Krišāns pacentīsies, lai viņš izdzīvo un aug liels. Es domāju, ka viņš... Tā. Albinos mazais. Jā, šito mēs neredzējām, kā izpaldēja. Redzēju. Tā, es atstāšu ekstraktoru pie sevis. Labi, skaidrs.
30 sekundes vēlāk un... Pie mana punkta arī ir pienākušas zivis beidzot. Kaut kas tur ir galā. Pasieties, kā spicīti rauzdās. Nezinu, nevar redzēt kamerā, bet mēs mēģinām. Kaut ko ņemāsies. Smuks plicīts. Smuks plicīts. Pazīt. Ņēmis iedz kaut ko. Op. Tā, un rekur mums ir saldais pārītis. Redzi? Čuk. Sabučojās. Rekur mums ir dupletiņa. Eidod nesapīdēja. Nesapīdās, jā. Nav nekā. Rekur ir mums. Mēs abi divi noķērām pa zivīti. Līnis ar rūtām. Palīdz. Nikam pēc 3 stundu pauzes iekrāmējis Zandarts visdrīzāk. Ļoti ceram. Nu? Kā viņš viņu droņi, kačā. Hop. Nu? Jau pat ir, ne? Jā, uz sānēm ir. Labs. Ej, un tāds apēvēš vīderi. Nu? Rek tev fīderi vēl kačā. Jū, Žans. Opā, un vēl fīderis. Ev, bro, labs. Labs Žandars. Nu? Yes. Pusiškus. Nightcrawlers. Yeah. Klausies. Smuks Zandars. Un reku mums jau ir brekons. Stop varkā. Yes. Mums ir nākošā Zandara copa. Cerams. Tā nav sama copa. Kārtējo. Baigi. Smaks? Man liekas, ka samīm. Ne. Žans? Tomēr Žans. Ej. Ev. Ap. Atšu. Labs. Jēee. Cik viņš ilgi ēda. Jo, viņš ilgi ņēma, ne? Ar puses gribu zandīt. Ok. Jū. Labs. Op. Kā viņš tā ir? Jā. Zandīt. Labs Zandars. Skaistolītis. Labs, bet ilgi viņš tur čakarē. Atkal viņš tur trikus attais. Nē, viss paši. Perfekt. Yes. Ko tu, Nikiņš, daram? Kafija būs kafija. Jā, poša. Rīmusiņš. Ņemiet vērā. Protams, ka tas nav nekāds noslēpums, bet... Bet vēsā laikā baigi forši. Jā, pasieties skaisti.
Man ir, ka es esmu pieslēgts pie vada. Man nosprāga lukturs, bet atkal 21. gadsimts. Man kabatā ir powerbanks. Un es lādējos. Reku mums tūlītās būs forša silta kafīņa. Tur mums ir ieroči. Un tagad sākās īstenībā tāds rītīgs zandara laiks. Niks tikko noķer smuku zandartu, es tikko noķeru smuku zandartu. Breksīši bišķi pieklusa, bet, nu, mēs jau esam saķēruši. Un tev kā 10 kiļi? Plus. Jā. Nu, un man ir kaut kādi ap 10. Tā kā, bet toties es noķeru 6 samus šodien. 6! Ūsēnais, patīk to pūsu. Ko pūsēns? Tas kāds ūsēns viņš. Rīta mazcēliens. Tā mums ir zandartu cope. Cerams, ka var redzēt. Lēnā, viltīgā. Tā bija dzīvā ziltiņa, ja? Dzīva ziltiņa, jā. Pastaipīja. Paga. Aha. Kaut kas viņa tur ļampā. Viņš jau nevar izdomāt, vai viņa garšo. Jā, velku, jā, nu. Jā, bet ir. Kaut kas mums ir, Redzējāt, jā, tāds opīt. No, Žanīts varētu būt? Jā, varētu būt Žanīts, Pat izmērs varētu būt, super. Un viņam pirms tam bija copīte. Un tagad viņa dacopēja. Rīta actions. No. Mazais. Nav mazais, mukņi. Šis ir jāmēra. Šis ir jāmēra. Bet nerekar ir. Rīta bonusiņš. Un smukiņš, un ļoti smukiņš. Tā mēs te ņemamies. Jau ir kaut kādi 7 rītā. Vēl kāds 2-3 stundiņas varbūt tās mēs te pamocīsimies, bet zandartiņ ķerās. Copīt viss super. Super smuka copīt. Pusies augumā, redzi, nagļotās ārā. Redzi augšā? Jā. Iepunka. Ziltiņa. Mežaņa breksis. Tev bija breksīts, ja? Dubļu breksis kārtējies. Nu, pamazām mēs te ņemamies. Ko tur dari? Ir. Tagad arī mēs makšķeru varam pafilmēt. Būs šodienas lielais kilograms? Nezinu. Tu vēl nejūti? Nē, viņš ir baigi. Jā, super var redzēt. Jā. Ja kaut kur ir. Smuk paņem. Zēnolas vai pusi ir. Pusi. Panā, jā. Ei, tu nospod mutuļus uztaisīji. Taču labs laikam būs.
Big fish šodienas. Zandarts vēl pietrūk. Sfīdrī. Smukiņš, ne? Smukiņš. Ai, kā viņš smuki iepozē. Ja? Hopā. Nu. Mieri. Otru. Nekari. Smuk. Rasni. Vārkaļu breksīši. Un ko viņš paņēma? Tur parādīšanas. Nāciču. Pastieties, ko viņš paņēma. Pastieties, kas par zeļonku jau. Redzat, kas par zeļonku? A, kas tajā zeļonkā ir? To parādīšu tuvāk. Paskatāmies. Kas tajā zeļonkā ir? Aha! Un pirksti zaļi. Smirdīgi baltie tur ir. Re, kur viņi ir uz āķi. Viņš jau līdz paņēma. Šitos te smukiņš. Slepenie. Senses. Magic. Sprejiņi. 1 minūtīte un... Nakošājās. Es pilnīgi sajūtu. Nu, šitai... Liekas, ka maziņš, bet pēc tam viņš saka, esi uzmanīgs. Es teicu, ka es pa zobiem nejauku iepriekšējo reizi. Wow. Pagad piecelsimies kājās. Šeit simnieku tā nedara. 600 šitā dara, man liekas. Kurš? Es pieaugu bišķi lielākam kā 600. Šis ir brūns. Pasties. Pasties. Ko viņš apēda? Smuki, ja? Nu, pastīsimies. Ai, tev sāk slēkāt. Aha. Viņš gatavojās. Viņš gatavo, jā, gribās smuki parādīt. Nā, smuks. Nu, tā. Mēs jau zinām, ka viņš tagad dēļ. Nā, reka, pastāvis, kāds smuks breksīts. Smuki. Nu, skaisti. Varkaļu brekši. Un no rīta tagad aktīvāk palika lielie. Nu ko, tagad mēs piedzīvojām mirkli, kad pienāca breksis beidzot. Beidzot viņš pienāca un liekas, ka ir nostājies. Darbs ir izdarīts. Ko mēs darām? Redzat, kas man ir barotavā? Ārprāts. Tātad skatāmies, kas man ir barībiņas bļodiņā. Kāpēc es esmu izdarījis šādi? Tāpēc, kad pienākušais brekšu bariņš vai bars, viņš ir šobrīd jānotur, jo viņš tagad rīkā traks. Un tas, ko mēs tur esam sametuši iekšā, nu es teiktu tā, ja tur ir kaut kādi 100-150 gabali, viņš ļoti ātri to visu notīrīs. Tāpēc mums ar katru metienu ir jāmači iekšā tā, lai viņam visu laiku ir interesanti. Uz doto brīdi izskatās, ka ir. Nu, mēs kaut kādus, es 5 pēc kārtas esmu ierubījis, Nikam 3 copis garām un 2 viņš noķēra. Tā kā mēs šobrīd makšķerējam arī vēl interesanti vienā punktā. Es no savu punktu aizgāju projām, tāpēc, ka viņš bija nedaudz pat tālu. Un aiz tādas tā kā mikro gliemežu kants. Griezt negrieza nost, bet reāli Nika smuka copa. Smuka, perfekt. Nu, redz. Tā jau, kā jau es jums teicu, ir viņš šobrīd jānotur. Tāpēc mēs makšķerējam vienā punktā un abi divi rītīgi dodam iekšā gaļu. Neliels? Man tik liela kā tā nekarās. Nu, es jau arī pasties, ko mizā iekšā jau. Aha, iebuksēja pie krasta. Iebuksēja.
Kurš dara? Es pa tevi. Parking, A-zona 5 eiro. Nu, lūk. Un tā ir jādara, ja vēlaties ķert daudz un dikti. Tas viss kļotās. Dusmīgai 700. Tas, ko viņš kā ārā. Viņš vienkārši tur tagad masē iekšā visu, kas tur bija. Nu, lūk, šobrīd notiek tas, ko mēs darījām kopš vakardienas vakara. Mēs likām zivi, un šobrīd mēs to esam izdarījuši. Copes, smuku zivju copes, brekši no, nu šobrīd es pat teiktu 600 līdz kilo 100. Reku man jau akal copē. Ir līdz 40 sekundēm, redzat? Redzat, copa smuka? Op, nu. Vai tas pa auklu akal ir? Nē, tā jau vajadzēja būt copē. Garām. Tāda copes ir apmēram 20 līdz 40 sekundes. Un ir galā smuka zivs. Bet šis visdrīzāk, ka bija pa auklu. Zivis šobrīd uz točkas ir ārprātā. Šitādi gardumiņi tiek dot Jā, brekšīt. mēs tur šobrīd maucam iekšā. Rekord nikam copi akal. Šobrīd mēs maucam iekšā visu iespējamo un ļoti daudz. Redziet, vēlreiz. Ļoti daudz, jo tā zivs šobrīd ir jānotur. Viņa ir pienākusi, ēd. Rekord krastā viņa kakā ārā visus tos gardumus, ko mēs viņai esam iedevuši. Un šobrīd viņa jau ir jānotur. Jau ir nākošais uzdevums viņu noturēt. Pasaukuši mēs viņu esam, rīt piespieduši esam. Šobrīd viņa ir jānotur. Nu, protams, un jābauda ritīgi forša rīta copi. Tā, kādas ir emocijas? Emocijas ir slimas. Cerams, ka pavada nav sačakarēt. Vau, ko nav kaut kāds žakūnīs. Nezinu, kas tur ir kobras kaut kā. Trīnīgs. Lūdzu, davai parādies publikai. Te ir apmēram tam būtu bijis jābūt. Viņš ieķērās man kantē. Cerams, ka viņš man sačakarēs pavadu. Desmit stundu darbiņš. Opiņo! Nā? Yes! Kas var traknu vreksi? Skaizreks pumpās! Pastieties, viņš ir pumpās. Tur bordoņs, ko es... Ja! Skaistos! Yes! Niki? Jānis vienu lielo noķer, es arī gribu. Pagāja apmēram, nu mēs uztaisījām fotogrāfijas un Niks sajūta, ka viņam spolas itās pa kāju. Piecirta un ir arī akal ritīgais, 2 pēc kārtas man un viņam ir ritīgi lielais. Jū, ko dolbi, kā tā. Labs, baudiet. Šis ir labs, viņš nenāk nemazā. Jā, pie krastiņš ļoti. Viņš negrib. Perfekt. Rīta cēliens ir fantastisks. Tāp citu ieslēdzās straumīta. Nu? Yes.
Yes. Zobeka nafig. Nē, iesēdināja. Nē, kuras lūpas. Nu, skatieties, kas te mums peld. Portfelīts tāds. Opā, wow! Un arī pumpains, ne? Opā! Jā. Jā, un Nikiņš arī ieriktoja savējo monstruņu. Wow! Kas te mums ir? Mums vēl ir varkaļu bonus. Davai, ņemies pats. Tagad ņemies. Mums ir varkaļu bonus. Kas tā pa ziltiņa? Tas ir skaists līnis, skaists, tikpat skaists kā niķelis. Super! Nu, tas ir vienkārši rīta skaistums, Šobrīd ķerās как на черных камнях, kā saka filmā. Nu, tiešām fantastiska cope, fantastiska rīta cope. Pastieties, kāda daba. Viss tāda viegla migliņa. Tāds patīkams vējiņš. Un ķerās vienkārši rītīgi lielas zivis un daudz, jā. Super. Turpinām baudīt šito te visu kaifu. Kāda virsa. Kas te mums nāk? Tas jau beidzot ir veks. Oi! Sveiki! Labrīt visiem! Smuki! Kaut kādā! Pļatskājās kā mazs bērns. Bet ar tādu skaistu. Bet priecīgs. Jā. Napastīt, kāds mums vidu vai kāds. Yes! Labs. Asts vēters. Super. Reku tā izskatās puisītis, kurš nevar beigt copi. Pats tikko makšķi. Un tā izskatījās tikko es. Viss šis ir pēdējais metiens. Bija jābūt zivīgalā. Nu, mēs zivis tā esam nolikuši, kad viņas vienkārši uz 20, 30, 50 sekundēm ņem un aiziet. Es jau kādu stundu nemakšķirēju, mēs te ar vienu makšķi rākstamies, bet... Tur parunā vēl es nevarēju. Nu, nemet vairs. Redzi, Niks lūdzās vienu reizīt vēl iemest. Tātad pēdējo reizi iemetam un tā velkam lomas ārā. Loma īstenībā ir ļoti forša. Mums ir ļoti daudz brekšu, lielākie ir kā 2
nu, divnieki, 1,8 kaut kur. Ļoti daudz ir tāda ap kilogramu. Ir 3 zandarti, man ir 2, Nikam 1. Tā kā, nu, ļoti smuks, cienījams loms mums izdevās saķert. Tūlīt pastīsimies. Puisīts tūlīt uztaisīs vēl vienu metieniņu. Un tad mēs skatīsimies, kas ir šajos tīkliņos. Redzat, tur peldās. Un tur arī peldās. Nu ko, mūsu varkaļu pa īstam edition ir galā. Kā jau iepriekš minēju, loma ir tiešām mums abiem diviem ļoti labi. Un cik mēs varētu būt saķēruši? 60, 70 kg. Vilksim varēs redzēt. Ļoti daudz, tiešām ļoti daudz. Nav ļoti daudz liela ziva, bet ziva ir daudz. Jā, un šobrīd... Un ir līnis. Ir līnis. Jā, mums ir līnis, 3 zandarti. Cik samiņi? Brekši, 6 samas noķēra. 2 uz feederi laikam, vai, jā, 2 uz feederi, 4 uz zivtiņām. Tā kā, nu... Super nakts. Tiešām, jā, super nakts, rīts, kanāls par manām iepriekšējām reizēm iedeva man atpakaļ beidzot. Tūlītās vilksim ārā, skatīsimies, kas mums tur ir sanācis. Tā, lai būtu pilns komplekts, kā saka. Nu ko, ejam vilkt ārā lomu un skatīt vaigā tos skaistos puņķainos un klikastos. Juhuhu! Nevaru es pacelt. Alā. Šidā te saķēru es. Šodien pasti zandarti, brekši. Super. Pastieties, kādas smukas zivis. Ne? Nārē. Tādi čupu uztūties, kādi smukie ir. Zandarti. 1, 2. Brekši riktīgi vesela čupa. Na, super cope. Tūlīt skatīsimies, ko Niks ir saķēris. Kaut ko paņemsim uz mājās, zandartiņu, kādu mošu lielo breksi. Pārējo laidīsim vaļā. Rekur, godīgi paņēmām dažus smukuļus. 2 brekšus, tā pa godīgo, lai ir. Un 2 zandartus. Šito mēs paņemsim uz mājām. Pārējo laidīsim vaļā. Diezgan pretīgi te pa tiem dubļiem, bet tūlītās mēs viņus visas sastumsim ūdenī, samērcēsim kājiņas un gan jau būs labi. No, davai, reči, peldat. No, Nikiņ, parādi, kas tev ir. Redzat, visas zivtiņas aizpeldēja, nevienas zivs nav. Viss smuka aizpeldēja. Tā kā varkalī ir daudz zivis, mēs tikko palaidām vaļā. Un reko Nikiņam arī saduciņš neslīgts. Kilogramus 50 līdz 60 mēs toči saķērām. Ai, kādi bronzīgie krasavčiki. Redzat? Kā te pretīgi pa tiem dubļiem, bet diemžēl. Nu ko? Brauciet sapēt vienmēr un visur. Ja jums patika, viennozīmīgi spiediet laiku, lai mēs kopīgi varētu turpināt šos copas piedzīvojumus. Tā kā varkalis ir pilns ar zivīm, droši brauciet. Tiekamies nākošreiz. Tiekamies!